Esiet sveicināti! Šodien portāls Florbola ziņas LV pirmo reizi piedāvā jums eksperimentālā kārtā video sižetu. Esmu uzaicinājuši ekspertu Jāni Kārkliņu parunāt par Latvijas Florbola čempionātu. Sāksim ar ceturtdaļu fināliem un kā pirmo pāanalizēsim Vidzemes klasi Cēsu Lekrings un Rubene. Atcerēsimies kaut kāds 10 gadus atpakaļ. Vienalga spēles notika vēl vai Priekuļos, vai Cēsīs, vai Rubenē, vai Kocēnos. Stundu iepriekš pirms spēles praktiski bija grūti atrast sēdvietas. Šajos atveļfinālos skatītāju skaits stipri mazāks. Kas ir jādara varbūt, vai kādēļ ir šāda situācija radusies mūsdienās šodien? Pirms 10 gadiem bija citas zāles ietilpība. Ja šobrīd Rubenes zālē ir 400 skatītāji, var ietilpst, varbūt agrāk, ja mazajā Rubenes zālē, cik bija skatītāji, un arī Priekļos, cik skatītāji ietilpst, cik tagad Lekringa lielajā zālē. Jā, bet tā ietilpības zona, tas cik pilns ir, tas arī uz tā apjoma, cik liela pati zāle. Bet es jau gribēju pateikt, ka tā interese par spēli rodas jau no spriedzes. Kad, ja es zinu, ka būs līdzīgas komandas, ir cīņa par medaļām, tur līdzīgas komandas, tad man daudz interesantāk iet skatīties tādu spēli, bet ja man jau iepriekš jau tā kā pieļaus domu, ka spēlē izteikti viens varbūt stiprāks un otrs vājāks, tad tā interese arī nav tik liela. Un vēl kāds faktors, varbūt, ka tajā Vidzemē tas florbols jau ir, jau neteiksim atēdušies, bet jau pieraduši pie tā florbola tik daudz, ka vairs ažiotāža, tā intriga kaut kur arī pazudus, vairs nav tas kaut kas nebijis, kaut kas svaigs, kaut kas interesants, kad mēs, atkal jau, tad spēlēs Lekrings un Rubeni. Un vēl kas varētu pieminēt, kad ir nomainījušies ir paudzes. Nomainās ne tikai spēlētāju paudzes, arī nomainās skatītāju paudzes. Agrāk tas interesi par florbolu tiem, kas tagad aizbraukuši varbūt uz Angliju strādāt, vai strādā, vai ģimenes cilvēki, viņiem vairs nav tā interesēta par florbolu. Tiem jauniešiem varbūt, kur nenāk uz tajā laikā gāja, bet tagad izvēlās internetu skatīties, izvēlās tur datorspēles. Es pieļauju arī, ka ja būtu spēli par nevis ceturtdaļfināls, bet pusfinālā satiktos Lekrings vai Rubeni, tad būtu pilnas tribīnes. Tas arī jautājums vēl arī nedaudz atpakaļ vēsturē. Pirms tiem pašiem vairākiem gadiem bija tā, ka komandas bija ļoti līdzīgas, cīnījās punkts punktā, bet parasti uzvarēja Rubeni. Tagad pavilku vērā statistiku, 14 spēles pēc kārtas uzvarējis Cēsu Lekrings. Tur Rubenē neatbilda kaut kādas psiholoģiskas problēmas pret šo pretinieku. Nedomāju. Ja psiholoģiskas problēmas būtu tad, ja 14 spēles spēlē pēc kārtas vienu tie paši spēlētāji, vienu tie pašā sastāvā, abas komandas ar vieniem tiem pašiem treneriem, vienos tajos pašos nosacījumos. Tad spēlēsim tagad nedēļas turnīru un skatāmies, vai 14 spēles pēc kārtas uzvar Lekrings. Tad varētu rasties. Bet spēlētāji mainās, treneri mainās situācijas. Es pat pieļauju, ka tas Rubene un Lekrings zina, ka viņi uzvarēja 14 spēles vai zaudēja 14 spēles pēc kārtas. Tas manā skatījumā tas nevar būt arguments vai kaut kas tāds papildus. Statistika. Šī gadījumā, jā. Var jau būt, ka es kļūdos. Jā, bet tik tālu padzīvojam vēsturē, tagad nedaudz atgriežamies atpakaļ konkrēti šo te pāri. Rezultāts 6-4, 7-4, 11-4. Rubeni katrā spēlē konstanti gūs 4 vārtus. Lekringam būs laikšas pēdējais iet uz augšu. Rubeni parāda, ka ir stabila komanda. Stabila 4 katrā gūs, norma izpilda. Varbūt kādā spēlē izpilda vairāk, iesist vairāk, tad būtu pārpildījuši normu, bet 4 vārtus zem latiņas nenolaižās. Tad paņemsim RTU spēli, iesistos vārdus pa spēlēm, tiem 4 vārtiem viņiem būtu uzvarējuši varbūt sēriju. Tā kā šī gadījumā varbūt aizsardzībā būtu vairāk par tiem ielaistiem jāstraucās, nevis tik daudz par iesistajiem. Vai nav tā, ka Rubenei neatradās īsti spēlēs, kas uzņemtos līderu lomu, ka tur Ivars Eksons tur kaut ko sametu, bet nākošais vēl bija Kaspars Antons, 3 vārtiem aizsargs. Līderu lomu, lai kļūt par līderu arī laikam jāpaiet un jāpierāda tur ilgākā laika periodā, nevis viena atsevišķā spēlē. Šī gadījumā šajā sezonā
Atis Stepāns un Jānis Bagāts un Ivars Jākapsons un jaunais Mārtiņš Zelčs, ja mēs nevaram. To rezultātu pacēluši. Play-offs ir play-offs, tikai 3 spēles. Un iespējams arī, ka Lekrings ir pievērst vairāk uzmanību tieši Stepānam, Jākapsonam un Bagātam. Tad līdz ar to vairāk brīvāks rokas paliek pāriem spēlētājiem, kuriem nav tā uzmanība tik akcentēta pievērst. Līderi, vēl viss priekšā tiem jauniem līderiem. Jauni spēlētāji viņiem, ja kāds pats teiks, 4 vārtu gūt ir, varbūt saka, vairāk jādomā par to aizsardzību. Tā varbūt noslēgumā vēl tā, ka es parunājos ar vairākiem florbola iesaistiem cilvēkiem, un daudz ir atzīst to, ka Rubenē 3-4 spēlētāji zinām, vēl 3-4 spēlētāji zinām pēc uzvārdiem, pārējie jau lielam vairumam neko neizsaka. Bet tomēr komanda iekļūt 4. finālā, vismaz te pārliecinoši pārvarēja 8. finālu. Atcīmredzot, kaut kāda nākotne šai komandai visnotaļ perspektīva varētu būt pēc gadu 2 varbūt jau. Tas tikai parāda, ka ir tas komandas spēles, komandas spēle, nevis individuāli kādu līderi. Ja mums būs Ivars Jākapsons vai Atis Stepāns, bet kur izrādās play-offā nospēlē Kaspars Antons, 3 vārdus būs. Tas varbūt arī ir Ainārs Zelčs nopelns, ka viņam tieši tiem jauniem spēlētājiem atredz pareizos vārdus, noskaņojumu, kad vienas sezonas laikā, atšķirībā no pagājušās, viņi ir to spēles manā skatījumā uzlabojuši ir krietni, progresējuši. Tas, ka tur varbūt play-offos pret Lekringām nav grūti spēlēt, kuru vietu izcīnīja Rubene un kuru vietu Lekrings.